Turpmākos brīžos vēlos aicināt ar vārdu kalpot mūsu viesi, mūsu brāli no Transeiropas divīzijas komunikācijas nodaļas vadītāju Miroslavu Kujiču. Labrīt, brāļi un māsās. Good morning, brothers and sisters. This is probably my 14th time coming to Latvia. Man liekas, ka šī 14. reize, kad esmu ieradies Latvijā. The first time was December 95. Pirmo reizi šeit ierados decembrī 1990. It was very cold. Un bija ļoti augsts. Because of my experience when I went back to England, I decided to buy new shoes to be warm up. Un pateicoties šai pieredzēji šeit augstajā decembrī, kad es atgriezos Anglijā, es devos un iegādājos sev siltas kurpes. So kind of I'm connected with Latvia very much. Un tā es esmu ļoti tā saistīts ar Latviju. And as you heard today, we're going to talk about internet ministry. Un kā jūs dzirdējāt, šodien mēs runāsim par internetu kalpošanu. And we will start at 2:30. Un 2:30 sāksies šāds seminārs. Līdz 6. Šis seminārs iet līdz 6. And then at 7 o'clock we have a special occasion tonight. Un 7 šovakar mums būs kāds īpašs pasākums. We want to praise our Lord Jesus Christ with a beautiful music. Mēs gribam pagodināt mūsu kungu un pestītāju ar skaistu mūziku. So please come tonight at 7 o'clock. Un tā lūdzu visi nāciet atpakaļ pulksten 7 šovakar. And bring your friends. Un ņemiet līdzi arī savus draugus. So what I'm going to talk to you. Par ko es šodien runāšu uz jums? It was in December last year around Christmas time. Pagājušajā gadā pa Ziemassvētku laiku. I was thinking about this year what events, what the seminars I'm going to run. Es pārdomāju par nākošo gadu, kādus seminārus, kādus pasākumus es vadīšu. And I took my computer to plan my calendar. Un es atvēru savu datoru, lai plānotu savu kalendāru. And you know, every calendar has months. Un jūs zināt, ka katram kalendaram ir mēneši. Every month has days. Un katram mēnesim ir dienas. And every day is a one square in that calendar. Un katrai dienai kalendarā ir iezīmēta tāda rūtiņa vai kvadrātiņš. It's a square like this. Un šis kvadrātiņš ir, kaut kas līdzīgs šai lapai. And then we are filling in that square with activities. Un tad mēs ieejam šajā kvadrātiņā vai rūtiņā un mēs to aizpildām ar tām lietām, kuras mēs gribam tajā dienā darīt. We have a full control of what we are planning to do. Un tā mēs kontrolējam to, ko mēs vēlamies darīt. So I plan to come to Riga this weekend. Un tā es šajā kalendārā saplānoju, ka šajā nedēļas nogalē es ieradīšos Latvijā. I also plan the next year when I'm going to come here. Un es esmu saplānojis arī jau nākošo gadu, kad es ieradīšos. I decided to plan all my years until 2015. Un es esmu saplānojis visus savus gadus līdz 2015. gadam. That's very tough. It is. I cannot change, you know. Un es to vairs nevaru izmainīt, viss ir sakārtots jau. And you see, we have these squares to fill in. Un tā šajos kalendāros ir šīs rūtiņas, kuras mums ir jāizpilda. But not just with the big events. Un ne tikai ar tādiem lieliem, nozīmīgiem pasākumiem. Every day is filled in with the small things. Katra diena tiek aizpildīta ar kādām lietām, ko mēs darām. You know, a few moments ago, Un tā dažs kādu brīdi atpakaļ. I was just about to step here and say something. Es biju gatavs piecelties, lai kalpotu jūsu draugiem. So I hadn't made a decision. What I'm going to say is the first sentence. Un tā man bija jāpieņem lēmums, kāds būs pirmais teikums, ko es jums pasacīšu. But good communication strategy is say something in Latvian language. Un laba tāda komunikācijas stratēģija man māca, ka ir labi uzrunāt vai pirmo teikumu dot vietējā valodā. And I learned a simple one. Un viņš iemācījās vienu ļoti vienkāršu teikumu. Labrīt, brāļi un māsas. That's easy. Ļoti vienkāršu teikums. You know, sometimes if you try different languages, you can mess up and say something wrong. Dažreiz, kad jūs mēģiniet tā runāt kaut ko citās valodās, jūs varat visu tur sajaukt un iznāk diezgan nepatīkami. Probably you heard or you know Dwight Nelson. Iespējams, ka jūs esat dzirdējuši vai redzējuši Dwight Nelsonu. He was in my country and he wanted also to be kind and say something in Serbian. Viņš ieradās manā zemē un viņš gribēja būt tāds ļoti laipns un arī uzrunāt pirmo teikumu vietējā serbu valodā.
So instead of saying good morning everybody, Un tā vietā, lai pateiktu labrīt tik vienam, he said good morning pigs. viņš pateica labrīt cūkas. That's quite a mistake. Un tā ir diezgan liela kļūda. So there is a dangerous side of trying to say something in the local language. Un tā ir diezgan tur tā ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai pateiktu kaut ko nesaprotamā vietējā valodā. It's not just to know the word, you need to pronounce properly. Jo ne tikai jums ir tad jāuzrakst priekšā šis vārds, bet ir pareizi jāizrunā tas vārds. Okay, so I don't want to speak in Latvian now anymore. Un tāpēc es latviski nerunāšu Because you're going to leave the place. Jo var gadīties, ka jūs tad piecieties un aiziet. But I'm going to talk a little bit more about being us as a square fillers. Bet es gribētu uz jums runāt šodien par tēmatu, kā mēs esam tie, kas aizpilda šos kvadrātiņus vai rūtiņus kalendārā. There are certain rules when we are filling the square. Un ir dažādi noteikumi, lai mēs varētu aizpildīt šīs First rule rūtiņas. is there is just one square at a time. Un pirmais noteikums ir, ka mēs varam aizpildīt tikai vienu rūtiņu vienā laikā. We can plan how we're going to fill the space in the future, Mēs varam plānot, kā mēs aizpildīsim šos kvadrātiņus nākotnē, but we don't know how it's going to be. bet mēs jau nezinām, kā īstenībā tas notiksies. So I have only today's square in my control. Un manā kontrolē ir tikai viena diena, tā ir šodien. Number 2 rule is Un otrais noteikums ir, no skip my turn. mēs There nevaram, is no saying, oh, skip my turn. Sorry, I don't want to fill up this square today. mēs nevaram kādu dienu izlaist. Vienkārši, es izlaidīšu šo dienu. Number 3 rule, Un trešais noteikums no reverse. nav atpakaļgājis. You know, if you drive the car and you make a mistake, you miss the street, you can go reverse. Redziet, ka jūs vadat automašīnu un jūs pabraucat garām vajadzīgam krustojumam, jūs varat ieslēgt atpakaļgaitu un trāpīt. But you can not reverse and play again this music that you heard. Bet jūs nekad nevarat pakāpties atpakaļ vai pabraukt atpakaļ, lai vēlreiz tieši tāpat izpildītu to muziku, to dziesmu, ko mēs dzirdējam. We can repeat, but it's going to be different. Mēs varam viņu atkārtot, bet tā jau būs cita. Sometimes it's good that we don't reverse. Un dažreiz tas ir labi, ka mēs nevaram. And we don't want, we just want to move on. Jo mēs parasti gribam tikai iet uz priekšu, nevis iet And atpakaļ. rule number 4 is Un ceturtais noteikums. we have one chance at a time. Mums ir tikai viena iespēja vienā laikā. So we have one chance at a time, and now the question is how we use it. Mums ir tikai viena iespēja vienā laikā. Un tas jautājums ir, kā mēs šo iespēju izmantojam. That's the big question, how we fill in these squares. Un lielais jautājums ir, kā mēs aizpildām šos kalendāra tukšumiņus vai kalendāra rūtiņus. What do we do every day? Ko mēs katru dienu darām? What kind of activities? Kādas aktivitātes, What are our words that we use? kādus vārdus mēs lietojam? How we do in our relationship with other people? Kādas ir mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem? Are we progressing in our life? Vai mūsu dzīve progresē? What about building up our character? Kā ir ar mūsu raksturu veidošanu? What about building up the kingdom of Lord? Kā mums iet ar tā kungu valstības What about celšanu? our family, our marriages? Kā ir ar mūsu laulības Lots of dzīvi, questions. ģimenē? Ir ļoti daudz So jautājumu. every day we have a one square. Katru dienu mums ir tikai viens šādu rūtiņu, viens šāds kvadrāts. What we are writing in every square. Ko mēs ierakstām katru dienu šajā rūtiņā? So we have to remember, Mums ir jāatcerās, we are square fillers. ka mēs esam tie, kas aizpilda rūtiņus. And there is something else to remember. Un ir vēl kaut kas jāatcerās. You know, when we finish the day, Ka mūsu diena ir beigusies, we go to sleep. mēs dodamies gulēt. But we don't cry when we go to sleep. Bet mēs taču neraudām, ka mēs ejam gulēt. Yes, some children, they don't want to go to Nu, sleep. mazie bērni reizēm raud, ka But viņi jāiet we gulēt. adults, we know we are tired. We say, let's go to sleep and have a good time. Bet mēs pieaugušie parasti sakam, es esmu noguris, ejam gulēt. But we are not worried because we know, well, after a few hours, we're going to get up. Bet mēs neuztraucamies, jo mēs zinām, ka pēc neskaitāmām vai dažām stundām mēs atkal piecelsimies. Because we know there is an invisible door that we will go through
one square of today to the tomorrow square. Jo mēs zinām, ka šajā kvadrātiņā ir tāds neredzamās durvis, kurās mēs ejot gulēt, mēs it kā izejam cauri no vienas dienas un pamožamies jau otrā dienā. So there is an invisible door that we go through. Ir tāds neredzams durvis, kā mēs izejam cauri guļot. But also you're aware that sometimes there is no door. Bet ziniet, ka ir reizes, kad nav durvis. Sometimes people go to sleep Dažreiz cilvēki dodas gulēt and there is no door. un nav They durvis. don't wake up. Viņi nepamostas. So there is a door, Tātad ir durvis, there is no door, nav durvis, but also Bible is talking about the big door. bet ir arī tāds lielās durvis, par kurām Bībele runā. That one day Jesus will come and invite us to go through the big door, the big gate of the kingdom. Ka Jēzus reiz atnāks šeit un uzaicinās mums visus doties cauri lielajām vārtiem, lielām durvīm, ieiet viņa valstībā. Alright, so we are clear that we are filling in the squares of every day. Un tā mēs esam tikuši skaidrībā, ka mēs esam tie, kas aizpilda savu to dienas kārtību, šo dienas rūtību. But there is a good advice to us as a square fillers what to do. Un ir kāda labi padomi, kas mums kā rūtiņu šo dienas aizpildītājiem vajadzētu ievērot. Moses wrote that in Psalm 90 verse 12. Un Mūzes šo labo padomu uzrakstīja 90. psalmā, 12. pantā. Teach us to number our days so that we may grow in wisdom. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjām. So Moses, very experienced man, is telling us we should count our days. Mūzes bija ļoti pieredzējis cilvēks, un viņš dod mums padomu skaitīt mūsu dienas. We should be wise people when we are filling in the squares. Mums jābūt ir gudriem šo dienu aizpildītājiem. So the question is, who are those who are numbering the days? Un jautājums ir, kuri ir tie, kas skaita šīs Are dienas? you the person who is numbering, counting the days? Vai jūs esat cilvēks, kurš skaita savas Are dienas? you the wise person? Vai tu esi tas gudrais, kas skaita? Number one, those who know that someday they will die are numbering days. Tie, kuri zina, ka viņi reiz mirs, tie skaita dienas. And we know that we are going to die. Un mēs zinām visi, ka mēs Unless Jesus mirsim. comes back. Ja vien Kristus jau neatgriezīsies. So the wise people are very careful what they're doing every day. Un tā gudri cilvēki ļoti piesardzīgi vai rūpīgi, ko viņi dara katrā dienā. Those who confess their sins to Jesus Christ are numbering their days. Tie, kuri nožēlo vai izsūta savus grēkus Jēzum Kristum, tie skaita savas So dienas. every day we have to confess our sins. Katru dienu mums ir jāizsūta savu grēku. Don't go to bed that you haven't cleared your life from today. Neiet gulēt, pirms jūs neesiet sakārtojuši savu pagājušo dienu, nokārtojuši visus grēkus. Then those who give their heart to Jesus, commitment to Jesus, they are counting the days. Tie, kuri atdod savu sirdi Jēzum, tie, kuri ir nodevušies Jēzum, tie skaita savas And dienas. those who are born again, they are counting. Un tie, kuri ir jaunpiedzimuši, tie skaita. Born again, that means we are every day going through the process of upgrading our life. Jaunpiedzimušie ir tie, kuri katru dienu it kā atjauno, uzlabo savu dzīvi. We should not stay status quo, Mums nav jāpaliek tādā vienā līmenī, vienā being status same quo. like yesterday. Tas mums nav jābūt tam pašam, kas mēs bijām vakar. You know, Riga city that I visited in 95 is totally different than today. Tā Rīga, kuru es iepazinu 1995. Gadā, ir pilnīgi savādāk nekā tā ir šodien. If the city, the buildings, the roads are improving, Ja jau pilsētas, ja mājas, ja ēkas izmainās un then we uzlabojās, should, as a human beings, also improve. tad arī mums kā cilvēkiem, arī mums ir jāuzlabo sevi. Let us read now Proverbs, chapter 4. Atšķirsim Salmana pamācību grāmatas 4. nodaļu. There is a suggestion to us as square fillers what to do. Un tur ir kāds padoms, ko mēs kā šo dienu, šo rūtiņu aizpildītāji, ko mēs varam darīt. Proverbs chapter 4, 5 to 7.
Salmām pamācības 4. nodaļa no 5. līdz 7. pantam. Pieņemies gudrībā, pieņemies prātā, neaizmirst un neatkāpies no manas mutes vārdiem. Nepamet gudrību, tad tā tevi pasargās. Mīli to, tad tā tevi paglābs. Jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās un ja tā cilvēkam ir mīļāka par visiem labumiem kopā. There are 3 lessons to learn from this passage. Ir 3 tādas pamācības, ko mēs varam mācīties no šīs raksturvietas. In order to be the good square fillers with the good things, Lai mēs būtu labi šo dienu rūtiņu first aizpildītāji. advice is Pirmais padoms ir wisdom. iegūt gudrību, Be a wise man. būt gudrām, Because wisdom will protect you. jo gudrība pasargās vai aizsargās We will be mūs. protected from the evil things. Jo gudrība mūs pasargās no ļaunām lietām. Number 2, Otrā lieta develop good judgment. - pieņemies prātā. We have to make the decisions every single moment. Mums katru brīdi ir jāpieņem lēmumi. Even now I'm thinking, what my next sentence, yeah? Arī pašlaik man ir jāpieņem lēmums, ko es nākošo So teikšu. all the time making decisions. Katru mirkli mēs pieņemam lēmumu. Where to step, where to go, Kur stāvēt, what kur to iet, do, ko what to darīt, say. ko teikt. So all the time making decisions. Katru brīdi mēs pieņemam lēmumus. If we are making a good decisions, we are progressing. Ja mēs pieņemam labus, pareizus lēmumus, tad mēs progresējam. So the passage says, develop good judgment, reasoning. Un tā šī rakstvieta mums teica, pieņemies prātā, tātad veidot šo lēmumu pieņemšanu pareizi. And then you question, of course, I like that. I like wisdom, I like good judgment. Un, protams, mēs varam teikt, jā, man patīk gudrība, man patīk tāds prāts, Where prātīgs. to go? What shopping center to go to buy that? Bet kur lai es eju, kurā veikalā, lai es to iegādājos? And then in the passage says, where is the source? Un tad turpmākais teksts mums pasaka, kur mēs to varam saņemt, iegūt. It says, don't forget my words. Neaizmirsti un neatkāpies no manas mutes vārdiem. So the Bible, the Holy Bible, the God's Word, Bībele ir Dieva vārds, is a source of wisdom un tas ir avots gudrībai, to protect us from evil lai tā mūs pasargātu no visa and to ļaunuma, help us to make the right decisions. un lai palīdzētu mums izdarīt pareizus vai pieņemt pareizus lēmumus. All right, so we realize we are square fillers. Un tā mēs saprotam, ka mēs esam tie, kas aizpilda savu dienas We kārtību, say that there is a door, un mēs teicam, ka tur ir durvis, so we go to the next day. un caur šīm neredzamām durvīm mēs But sometimes there is ieejam. no door, so we are there. Mēs ieejam nākošajā dienā, bet dažreiz tur durvis nav, And there un is mēs a esam big door, Bet būs reiz tur lielas and that's a durvis, kingdom that we'll go through. un tā ir Dieva valstība, kurā mēs We iesim. also learn Mēs arī iemācījāmies, that we are given only one square at a time. mēs arī iemācījāmies, ka mums ir dota tikai viena diena vai viens šis kvadrātiņš katru You dienu. cannot skip that day. Un mēs to nevaram izlaist vai apiet. You cannot reverse. Mēs to nevaram atpakaļ atgriezt. And you have only one chance at a time. Un mums ir tikai viena iespēja vienā laikā. And we read from the Bible, from Proverbs, that we have to have a wisdom Un mēs Bībelē Salmam pamācībās lasījām, ka mums ir vajadzīga gudrība and good judgment un prāts vai to prātīgums, fill the square with the good things. lai mēs varētu piepildīt šos sev atvēlēto dienas kvadrātiņu labām lietām. Oh, and we say, this is not easy. Un mēs varam teikt, tas nav viegli. Okay, let us go next step. Un tā spēsim nākošo soli. Let us look at now Jesus as our model. Un paskatīsimies, pieņemsim, ka Jēzus ir mūsu piemērs. Because Jesus is the image of God. Jo Jēzus ir Dieva attēls. But he was in the same condition like us. Bet viņš atradās tādos pašos apstākļos kā mēs. So obviously we can look at him as our model. Un tā mēs varam uz viņu lūkoties kā uz mūsu piemēru. And you know that every day he was busy with different activities. Jūs zināt, ka katru dienu Jēzus bija aizņemts ar dažādām aktivitātēm. But some days he had a tough time. Bet bija dienas, ka viņam bija ļoti grūti. The last day before crucifixion, Un tās bija, teiksim, pēdējā diena pirms but krustāstīšanas. also the first days before he began the ministry. Bet arī pirmās dienas, kad viņš sāka savu kalpošanu. I'm going to pick the day he had the temptations.
Un es vēlos šeit apskatīt dienu, kad Jēzum bija šīs kārdināšanas. Because we have temptations every day. Jo mums kārdināšanas mēs sastopamies ar katru dienu. You remember he was in the desert. Un atcerieties, viņš bija tuksnesī. Wild animals, wildlife there. Tātad tur ir mežonīgi dzīvnieki, mežonīgi apstākļi. You know, that was a tradition at that time. If you want to have like a time of thinking and meditation, you go to the desert. Un ziniet, tanī laikā bija tāda tradīcija vai pieredze, ka ja jūs gribējāt tā pārdomāt savu dzīvi, meditēt, iedziļināties, tad jūs gājat tuksnesī. Today, if you want to have a time of meditation, you go to sauna. Šodien, ja jūs gribat pārdomāt savu dzīvi, reizē mēs ejam uz saunu. Yeah, different cultures. Dažādas kultūras. So in the desert, Jesus was tempted by Satan. Un tā tuksnesī Jēzu kārdināja Sātans. Number one temptation was relating to his hunger. Un pirmā kārdināšana bija saistīta ar viņa izsalkumu. Jesus didn't eat for 40 days. Jēzus nebija ēdis 40 dienas. He was weak in the body. Viņa ķermenis bija novājināts. No food around. Nekāda pārtika apkārt. And Satan said, you know, there are so many rocks around. You pray to your Father, these rocks changed into the bread, and you will be fine. Un Sātans nāk pie Jēzus un saka, redzi, te ir dažādi akmeņi riņķī. Lūdzu savam tēvam un pārvērt šos akmeņus par maizi. If you don't eat, you will die. Jo, ja tu nepaēdīsi, tu mirsi. If you die, no salvation to people. Un ja tu nomirsi, tad nebūs kas izpestīs ļaudis. So you better hurry to eat. Un tāpēc labāk pasteidzies un ēd. You said that you have a power and God will give you everything. Tu saki, ka tev ir spēks un Dievs tev dos ik visu, ko tu Just pray. Tikai lūdz. So obviously this temptation was relating to his pleasure. Un šī kārdināšana bija saistīta ar viņa tādām vēlmēm, ar viņa iegribām. So of course Jesus decided to do the following. Un Jēzus nolēma darīt. Rocks remains rocks. Jēzus izlēma akmeņi, lai paliek par akmeņiem. I don't want to change microphone into something else. Es nevēlos šo mikrofonu pārvērst par kaut ko citu. So rocks remain rocks. Akmeņi, lai paliek par akmeņiem. And Jesus kept his way of doing his way. Un Jēzus turpināja lietas darīt tā, kā viņš to bija parāds darīt. So he knew what is more important. Viņš zināja, kas ir vissvarīgākais. So when you are tempted to feel good and pleasures, Tad, kad tu tiec kārdināts, lai tu justos labi, lai tu apmierinātu savas vēlmes, don't sacrifice your principles. nevajag ziedot savus principus. If you eat one slice of cake, don't go for the second one. Ja jūs apēdat vienu gabaliņu kūkas, nevajag pēc otras sniegties. It's a simple example. Tas ir tāds But piemērs. there is a principle. Bet te ir princips, Self-control. paškontrola, Discipline. disciplīna. All right, so the first principle is that we should follow the guidelines of God. Un pirmais princips ir, ka mēs sekojam Dieva principiem. The second temptation was Otrā kārdināšana bija, that he was on the top of the temple in Jerusalem. ka viņu uzveda uz tempļa jumta Jeruzalemē. And Satan told him, just jump off and just make yourself very important and big. Un Sātans viņam teica, noliec zemē. Tādā veidā tu padarīsi sevi par tādu svarīgu, par svarīgu ievērotu cilvēku. When you jump off the temple, the media television will come and report about you, how you fly like a bird, and you will be famous and celebrity. Jā, tad, kad tu leksi no tā tempļa zemē, ieradīsies televīzija un žurnālisti, un viņi visu pierakstīs, uzfilmēs, un tu vienā mirklī kļūsi populārs, tu kļūsi par slavenību. I like this inclusive popular. And you know, we are tempted as well. Un arī mums ir šāda kārdināšana. To be popular, Būt populāri, to be famous, kļūt slavenam, to be celebrity. būt ievērojamam. And in order to achieve that, we have to jump off and sacrifice many principles. Un lai tāds būtu, mums reizēm ir jānolec, mums ir jālec un jāziedo savu principu. But Jesus refused to be popular. Bet Jēzus noraidīja šo kārdinājumu būt populārs. Jesus walked down the temple steps. Jēzus nokāpa vienkārši par tempļa kāpnēm. The third temptation was
Trešā kārdināšana He bija. was brought to the mountain, Viņu aizveda uz kādu augstu and on the kalnu. top of the mountain he was asked to look at the greatest cities. Un no šī kalna virsotnes Sātans viņam lika skatīties uz lielajām pilsētām. Look at the Jerusalem, big city, the religious center. Skaties uz Jeruzalemi, šo lielo garīgo centru. Look at the Athens. Skaties uz Atēnām. Look at the Rome. Skaties uz Romu. Look at the Egypt as a city. Skaties uz visu Eģipti. And you know what? There is just one thing if you do, I'll give to you to be the ruler. Un tur, ja tu dod man kaut ko, tad es arī tev došu. Tu varēsi būt. Tev būs vara. Just bow down to me, worship me, Tikai pielūdz man, un tev būs vara. and everything is yours. Un viss tas būs tavs. Of course, Jesus refused that. Protams, mēs zinām, Jēzus atteicās. Jesus walked down to the desert and the cross. Jēzus nogāja no šī kalna zemē uz tuksnesi līdz krustam. Our third temptation every day is Mūsu trešā kārdināšana katru dienu ir, whom we worship to. ko mēs Of course, we pielūdzam. worship Jehovah, Protams, mēs pielūdzam Jehovu, but also we have a small gods, bet mums tajā pašā laikā ir tādi mazie dievi, and that's a big temptation. un tie ir mūsu lielā So we need kārdināšana. wisdom like Jesus had. Mums ir vajadzīga šī gudrība, kā tā bija Jēzum. My friends, Mani draugi, we are scorekeepers. mēs esam tie, kas ejam pēc rezultātu. Every day we have to fill in with the activities. Katru dienu mums ir jāizpilda dažādām aktivitātēm. What we are writing, Ko mēs rakstām, what we are savā doing, ko mēs darām, what kind of decisions we are making. kādus lēmumus mēs pieņemam. I would like to ask you to go back to the Bible and draw the wisdom every day. Es vēlos aicināt jūs katru dienu veltīt laiku, lai lasītu Bībeli, no kura jūs uzņemat gudrību. Get the wisdom from the Bible. Saņemiet gudrību no The wisdom Bībeles. will protect you. Gudrība jūs pasargās. Protect you from the evil. Pasargās jūs no ļaunuma. Protect you from the corrupted world. Pasargās jūs no sabojātās pasaules. Do I have to talk about that the world is corrupted? Vai man tas ir jāpārliecina, ka pasaule Do you see sabojā? that the corruption is everywhere? Vai jūs redzat, ka pasaule On all sabojā levels in society? visos sabiedrības līmeņos? But to be protected and to be able to escape the corrupted world, we need wisdom from the Bible. Bet, lai mēs varētu sevi pasargāt no šīs sabojātās, korumpētās pasaules, mums ir vajadzīga gudrība, ko sniedz Bībele. And in order to have a good judgment, to make a good decisions, we need also Bible. Un, lai mēs varētu pieņemt pareizus, gudrus lēmumus, arī tāpēc mums ir vajadzīga Bībele. So we need to read Bible every day. Un tāpēc mums ir jālasa Bībele. And I don't say to read every morning at 5 o'clock. Es jums neteikšu, lasiet katru dienu 5 no rīta. Read any time that you want. Lasiet jebkuru brīdi, You kad don't jums need to vajag. read hours and hours. Jums nevajag lasīt stundām no Read vietas. 5 minutes. Lasiet kaut vai 5 But minūtes. feed your mind every day Bet barojiet savu prātu ar Bībeli katru with a dienu. good advice. Ar gudriem, labiem Because padomiem. I'm also realistic that there are some people who are reading Bible for hours, but they're not good people. Es zinu, ka ir cilvēki, kas Bībeli lasa stundām ilgi, bet tā viņi nav labi cilvēki. So you can read and there is no effect. Jūs varat lasīt un neiegūt nekādu efektu. I'm talking here about reading in the sense of not reading, but reading to meditate and absorb the wisdom. Es šeit nelasu vienkārši par tādu tehnisku lasīšanu, bet par lasīšanu, kurā jūs uzņemat sevī to, kas ir rakstīts Bībelē. And to enjoy the beauty of every wisdom given in this ancient book. Un lai jūs varat izbaudīt to skaistumu, ko sniedz šī senā grāmata. So my friends, you and me, Un tā, mani draugi, tu un es, we are square fillers. mēs esam tie, kas aizpilda kalendārā katru šo dienu. We like to succeed every day, Mēs vēlamies uzvarēt so we are trying un to veiksmīgi katru climb dienu. up. Un tā mēs cenšamies iet uz priekšu un kāpt uz Lead augšu. people, lead organizations. Mēs vēlamies izpatikt cilvēkiem, izpatikt darba devējiem, organizācijām. While you're trying to climb up, Un kamēr jūs rāpaties pa šīm and kalniem lead augšā, people, don't forget that you don't miss the principles that God has had given us. atcerieties, nekad nepazaudēt tos principus, par kuriem jūs stāvat. So let us pray that this ancient book
is giving us wisdom for every day. Un lūksim Dievu, lai šī senā grāmata Bībele mums dotu gudrību katrai dienai. So when we go to bed, we won't worry about this door. Lai tad, kad mēs dodamies gulēt vakarā, lai mums nevajadzētu uztraukties par šīm neredzamajām If we durvīm. go to bed and there is no door, there is no next day, Ja mēs ejam gulēt un nav tur šīs neredzamās durvis, ja nav nākošā diena priekš mums, Jesus promised those who believe, tad Jēzus ir apsolījis, ka tiem, kas tic, they will be called to come through the big door. tad tie tiks uzaicināti iziet cauri šīm lielajiem vārtiem. And if you believe, Un ja jūs ticat, you will experience the joy and the victory going through the big door. tad jūs izbaudīsiet to uzvaras garšu, to prieku, kas ir iziet šiem lielajiem valstības vārtiem. This is what I like. Tas ir, kas man patīk. This is meaningful for my life. Tas ir, kas dod nozīmi There manai is a dzīvei. purpose in this. Šeit ir There is a nozīme, hope in this. šeit ir cerība. What about you? Kā tas ir ar jums? I'm inviting you to think about you as a square feelers. Es vēlos uzaicināt jūs domāt par sevi kā par šo kalendāru rūtiņu dienu aizpildītāju. Be wise, square feeler. Esiet gudri dienu aizpildītāji. Amen. Amen. From the moment you open up my eyes, I see the world in a different light. From the dawn to the setting sun, I am overwhelmed by all that you have done. Jesus, I adore you. Adore. Jesus, I adore you. And I lay my life before you, oh Lord. There's a union of two becoming one deep inside my heart. I know that I'm alone. You have given everything to me. The least that I can do is give it back to you. And Lord, and whenever with me is for you, Lord, and everything within me cries. Adore. Jesus, I adore you. Adore. Jesus, I adore you. And I lay my life before you, oh Lord. Paldies! Tu
Es jūtu tevi šaubu brīžos, kad lūdzu tevi ceļu parādīt. Un jūtu tevi